kas ir tava identitāte? Kā tas tevī ietekmē? Vai identitāte ir mainīga vai nemainīga, vai tas ir kaut kas viens, vai tas ir kaut kādu brīnumu kopums, un kā tas tev palīdz vai tevi bremzē? Par to mēs šodien parunāsim var un vajag. Linde Kronberga sveice, transformācijas mentors caur mīlestību, jo aiz katra šāda bremzītes, aiz katras, kas nostājās mums ceļā, slēpjas mūsu patiesais potenciāls. Un pastumjot to malā, mēs tā kā pasakam paldies mūsu potenciālam, lai viņš nenāk vairāk pie mums, iesim tālāk. Bet visums ir uztaisīts tā, lai tu tomēr no savu potenciālu nevarētu aizmukt. Un es pavadu cilvēkus ceļā, lai ieskatītos tajos saucamajos šķēršļos un atklātu savu patieso potenciālu vai vismaz pietuvotos tam. Vismaz. Vismaz. Mani sauc Inese Zingēvica, un es esmu prāta un zemapziņas transformācijas mentors. Un identitāte ir vienkārši tas, what I live for, man nenormāli patīk identitāte, jo principā tas, ko mēs darām sesijās ar mani, mēs saprotam, tu saproti, kāpēc tu esi tāda vai tāds, kāda tu esi. Tu iepazīsti savus blokus, savas traumas, savas mikrotraumiņas, savus emocionālos paternus, un tu ne tikai iepazīsti, tu no tiem arī atbrīvojies. Un tiešām, lai tu varētu dzīvot, sasniegt to savu pilno potenciālu harmoniski un tā, kā tas ir ērti un viegli un labi tev. Un pirms lekt iekšā identitātē, ja, es, protams, pajautāju ChatGPT, ko ChatGPT man saka par identitāti, jo mēs jau zinām, ja mēs mācāmies no kaut kādiem dažādākiem avotiem, tad tur var būt informācija savādāka. Bet tīri labi viņš īstenībā pateica. Tātad identitāte ir tas, kas nosaka, kas tu esi. Tavu pašapziņu, vērtības, pārliecības, lomas, pieredzi un piederību noteiktām grupām vai idejām. Tātad, principā, identitāte ir tava es sajūta, ja? Kas es esmu, kā es jūtos, ko es gribu un tam līdzīgi. Un tā nav tāda viena sajūta, ja? Jo mēs jau zinām, mēs jau mājās esam vieni, uz ielas esam citi, ar draugiem esam citi. Un tad, principā, iedala tur vairākās grupās. Mums jau cilvēkiem patīk dalīt visu kaut ko pa kastītēm. Personiskā identitāte, kas ir tavs raksturs, temperaments, tevi uzskati. Sociālā identitāte, kas ir tavas lomas sabiedrībā, ja, kas tu esi, tur mamma vai draudzene vai sieva vai mentors vai kaut kā tā. Ir kultūras identitāte, ja, tavas tradīcijas, valoda, tauta, nezinu, kontinents, kam tu piederi, un tava garīgā identitāte, kas ir tavas attiecības ar sevi, ar savu dvēseli, ar visumu, reliģiju un tam līdzīgi. Mēs jau noteikti varētu tur sadalīt vēl sīkāk, bet kam tas ir vajadzīgs? Bet tas, kas man ļoti patika, ko ChatGPT pieminēja, bija tas, ka identitāte nav statiska. Tā ir mainīga, kas mainās līdz ar dzīves pieredzi un apziņas izaugsmi. Un man ļoti patika šī piebilde, tāpēc, ka reizēm cilvēki iestrēgst tajā identitātē, un viņi tā kā dzelžaini pieturās šai te identitātei, es tāda esmu un viss. Tātad, varbūt man jau ir 120 kilogrami. Vienīgais veids, kā es uzņemu enerģiju, ir ēdot kūkas rītā, vakarā un pusdienas laikā, un man nepatīk, ka man ir 120 kilogrami, bet es uzņemu enerģiju ar kūkām, es tāda esmu un viss, un es nemainu, un es palieku 130 kilogrami, un es joprojām nemainu. Kamēr tur varbūt veselība galīgi nesadod pa pēcpusi, jā, un man vienkārši nav variantu.
Un, jā, šis patiesībā es tāda esmu, ir viens no kolosāliem blokiem, kas bremzē tavu attīstību, tavu izaugsmi un vispār vēlmi, vispār domas pieļaušanu, ka tu varētu mainīties. Tāpēc, ka es tāda esmu un viss. Un tur nav, it kā varētu šķist, nu kā nu cilvēks zina, tur sevi pieņem un tam līdzīgi, bet īstenībā, nu, bet tu zini un viss, tu ne ar ko, tu neieskaties dziļāk, kāpēc tu tāda esi. Tu nedomā, vai varbūt ir pienācis laiks izmainīt to, kādu tu esi, bet nē, tas ir vienkārši es esmu un viss. Un parasti tas nāk ar tādu dzimtas bagāžu. Mēs bērziņi, tur es nezinu, esam bļāviens mežcirtēji, ja? Bērziņi tad baletu nedejo. Un ja piedzimst tas bērziņš, kurš grib dejot to baletu, viņā jau ir iedēstīts no mazām dienām, kad bērziņi ir malkas cirtēji un malkas izstrādātāji. Un tas mazais bērziņš pat vispārībā nemēģina iet tajā baletā. Viņi neviens uz to baletu neved. Nu, un tad paliek, nezinu, 18 gadi un aiziet dzīvot citur un aiziet baletā un tad pasaka, kā šitas bērns izbojāts bļāviens vispār taču. Tā pilsēta viņu sabojājusi, ja, no sērijas. Tagad tur jampampiņš zeķubiksēs lēkā pa skatuvi. Nu, tas ir tikai tāds viens piemērs, ja, bet vēl trakāks piemērs ir tad, kad identitāte sapinās kopā ar tavu diagnozi, vai nu paša uzstādītu diagnozi, vai nu speciālistu uzstādītu diagnozi. Un tad, kad diagnoze kļūst par daļu no tavas identitātes, nu tad tu esi auzās. Tāpēc, ka tad tu pat īsti nepieļauj, ka tu vari izārstēties. Nu, vairāk tas ir tādām hroniskām kaut kādām kaitēm, ja? Bet arī jautājums, kā viņas kļūst hroniskas. Es domāju, bišķīt vēlāk parunāsim. Es gribu piebilst tai pirmai daļai, ko tu teici par to. Tu runāji, man ļoti sasaucās ar astroloģiju, ka mums astroloģija arī ir katra māja citā zīmē. Un kādreiz atceros, kad man teica, nu kā, bet tu ar citiem runā, tu tur aizēji no mājas, tu esi pavisam savādāk, tad tu mājās esi savādāk, un tad tu tur vēl kaut kur esi savādāk, un tad tu ar citiem, tur kaut kur vēl esi savādāk. Man likās, nu jā, bet tas jau nav tā kā, nu es tagad kļūšu savādāku. Un man sākotnēji likās, ka tas ir nepareizi, ka tas ir, ka kaut kas ar manīm nav kārtībā, un kāpēc. Bet es vēroju, ka citiem cilvēkiem jau arī tāpat ir, ka viņš ir, ir kaut kāda biznesa runa, viņam ir kaut kāda cita enerģija, cita balss, cits viss kaut kas. Ģimenē viņš ir kaut kāds savādāks, un nezinu, cilvēkos vēl savādāks. Un kā maskas vai izlikšanās vai kas, bet astroloģija jau parādīja to, ka mums katra māja, kas ir tā atbilstošā, ja par 12 dažādām sfērām, viņi ir citā, lielākoties katra ir citā zīmē. Viņas tur, tās, ka tu var sakrist vienā, man liekas, pat var vairākas, atkarīgi no kartas, bet būs tomēr vairākas tās zīmes, nevis viena, vai ne? Un tas ir par to, ka mums katrā vietā savādāk ir jāizpaužās. Un arī par to, to statiskumu, vismaz manā laukā, viss, kas nāk, ir par to, ka nekas nav tāds stakta, vai ne? Arī astroloģija, kā viņu sauc par dažādiem stāviem, mājas stāviem, tu vari tur būt zemākajā stāvā, un tur būtu ļoti negatīvs. Tās pašas zīmes, jebkura zīme var izpausties ļoti negatīvi, kad viņa sevi nerealizē, un viņa var izpausties tā kā pozitīvā un nes to gaismu. Tā kā, tas ir tas, kas vismaz manā laukā ir ļoti par to, ka nekas nav tāds, kad nevar mainīt. Bet tas ir tas, kur mēs dažreiz iesprūstam, vai ne? Iesprūstam tajā, kad un kā tu saki, tas nav par to, ka es zinu, tas ir par to, ka, jā, es vakar tāda biju, aizvakar pirms 10 gadiem, pirms 20 gadiem, bet tas nenozīmē, ka šodien, pieņemot lēmumu, es nevaru mainīties, vai ne?
ka es nevaru sāku domāt savādāk, un patiesībā tas jau ir par to, ko Imants Ziedonis, ja, kas nemainīsies, kā bija tur, kas Rainis nemainīsies, pastāvēs, kas Rainis pārvērtīsies. pastāvēs, kas pārvērtīsies. Nu, redz, tas ir par to, ka, nu, mēs neesam, nu, tā kā, mēs, kā es saku, ja, man Omīte 41. gadā dzima, nu, ar tādu attieksmi, ar tādu, nu, kā tas iet kopā ar 20, 25, ja? Nu, nekādīgi. Ir jāmainās. Un tas ir tieši tas pats, kad mēs, kāda starpība, nu, mēs esam dzimuši 80. gados, ja? Bet still, tā kā mēs dzīvojam 80. gados, mēs nedzīvojam šodienā, un mēs tad nevarētu nemaz izdzīvot. Viss mainās. Arī tie, kas piedzima 2000. Ja? 25. 25 gadus vēlāk jau ir, nu, pavisam kaut kas cits, un tas ir par pārmaiņām. Tas ir par to, ka mēs nepaliekam tajā vienā. Un jā, tas, ko tu pieskāries tagad par to tēmu, ja, kā tad mēs nonākam līdz tai diagnozei. Tā diagnoze tā, ka viņi uzkrīt vienu dienu mums uz galvas. Viņa krājās, un kā man kolēģi saka, ir vismaz 5 brīdinājumi pirms, nu, kaut kādas, kaut vai smagas diagnozes, kaut vai pirms avārijas, vai pirms kaut kādiem lieliem dzīves pagriezieniem, ir vismaz 5 brīdinājumi, kurus 3 točni mēs zinām, kurus mēs točni pamanam. Tos pirmos, pakutina mums, mēs varam nepamanīt, bet tos pārējos mēs pamanām. Un tad ir jautājums, kā mēs rīkojamies. Ai, nu, ko tad es te tagad tā kaut ko mainīšu savā dzīvē? Nu, taču vieglāk ir nemainīt. Un maucam uz priekšu tāpatās. Un pat, ja es redzu, ka ir pat tā, ka es gribu mainīt, bet es nezinu kā. Un tik un tā turpinam pa vecam, ne? Jo nav viegli mainīt dzīvi. Un tad, kad, kā tu saki, ja, kad diagnoze sajiet kopā ar identitāti. Nu, viņa vienkārši kļūst par daļu no tavas identitātes. Tad, kad tu gadiem ilgi kaut ko mal un sev, tas pat īstenībā reizēm pat ir tā, kad cilvēkam ir vienkārši kaut kādas veselības problēmas. Un cilvēks sāk googlēt un meklēt informāciju un izlasa. Viss, man ir šitas. Un tik daudz reizes viņš visu laiku, tas cilvēks atgādina, man ir šitas, man ir šitas, man ir šitas, man ir šitas, bet ķermenis tā klausās. Un nu, tu vienkārši uzradi sev šo te slimību. Varbūt tas sākumā bija pavisam kaut kas cits. Jā, un varbūt tu varēji no tā pilnīgi vienkārši, es nezinu, ar uzturbagātinātājiem no tā tikt vaļā. Bet tu vienkārši konstanti ej un iepotē sev un radi un izveido šo te pārliecību. Un tas, ja tu tam tici, un tu to visu laiku arī saki skaļi, nu tev vienkārši, nu, izpaudīsies tas, nu. Tāpēc arī, teiksim, es nezinu, teikt bērniem, kola ir draņķis, kas tev saēdīs kaulus no sērijas, ja? Iebiedēšanas metodas nu vienmēr strādā ļoti labi, vai ne? Bet ne ar šīs paudzes bērniem, man šķiet. Un tad vienīgais, ko tu īstenībā panāc, ja tas tavs bērns pieķerās tiem vārdiem, nu tad viņš katru reizi Bet skaties, svarīgi ir, ka viņš pieķerās zemapziņā, vai ne? Jo apzināti viņš pateiks, nu, beidz to te muldēt. Nu, tā kā ar vienu daļu viņš tā zinās, ka tā kā tas ir fufelis, bet būs kaut kāds, kas iesēdīsies tanī zemapziņā, un tā zemapziņa, kola, tā tad jāvājina kauli, vai ne? Nu jā, nu tur jau tā lieta, ieprogrammēt sevi, bērnus un vienkārši visus sev apkārt. Mazbērnus un visus pārējos, un mēs jau nezinām, mēs neviens nezinām, vai tam bērnam tas iesēdīsies, vai tam bērnam tas neiesēdīsies. Tas būs atkarīgs no jūsu attiecībām, vai mamīte visu, ko saka, ir vienkārši blessing un tam līdzīgi, vai arī mamma neko nesaprot.
ka tas ir atkarīgs no bērna dvēseles? Vai Mm, viņam būs vajadzīga šī pieredze vai nē? mm, Tā kā, nu, daudzfunkcionāli, bet jā, tad kāpēc? Why we need it? Mēs mm, varam bez tā iztikt. Un, teiksim, par to pašu kolu, jā. Be real. Vienkārši tur ir daudz cukurs. Un, mm. nu, tā kā izskaidrot, Um, daudz jēdzīgāk ir izskaidrot loģiski, nevis šitā caur biedēšanu, bet skatos tā kā, nu, tā kā kauns un biedēšana, tas ir, nu, tā kā tādi jājam zirdziņi, kas jau bija mūsu, tiešām. Nu, jā, nu, mūsu, jā. un es pati tagad jūtu, kad ir reizes vienkārši es tā kā pie sevi, tev kauna nav. Pļāviens, nu, tā kā, paldies Dievam, ka viņam nav kauna. Bet tas nāk, nu, tā kā par cik es strādāju, arī viņš nāk uz atstrādi un Mm, vienkārši neatceros, kad es tieši tagad, pēdējā laikā, viņš nāk tik ļoti, tā kā, es pat nepasaku viņu skaļi, bet man iekšā tāds, tev kauna nav? Vai kaut, nu, bija viena tāda interesanta situācija, jā, kad, nu, atceries, mums bērnībā teica, kur tu biji, ka kaunu dalīji? Nebija mājās, ka mm, kaunu dalīji? mm. Nu, tā kā mēram Tāpēc, nu, aizvest tevi atpakaļ uz to mirkli, lai tevi iedala kaunu. Ak, Dievs, nē, paldies, ka tu nebiji mājās, ka kaunu dalīja. Un šitas ir tā kā, nu, tāds jājams zirdziņš vispār. nu jā, nu, un tas jau ir. Nu, tas ir mēs, kas jau strādā, cilvēki, kas ar sevi strādā un tā kā domā un piefiksē, ko mēs domājam un ko mēs pasakam un ko mēs nepasakam. Jā, mēs to saprotam, bet nu, bija jau tāds laiks, kad vienkārši, nu, tad, kad tie pirmie bērni mums bija, nu nabaga bērni, nu, visi šitās figņas, kas pār viņiem nāca, nu, es nezinu par tevi, es nerunāju par tevi, bet, nu, man pilnīgi bija ar nekāp kokā, tu nokritīs, salauzīs kāju, jābrauc uz slimnīcu būs. Nedara tur to, šito, tur vēl nezinu ko. Šito nevar ēst, tur ir tāda ķīmija klāt, šausmas, tur būs briesmas ārprāts. Nesēd datorā, acis sabojās. Um, Nu, labi, lai tādā gan tas veidā viss varbūt ir. nebija, bet man bija citi savējie par to, par tām Mm, bailēm kāpt. Man nekad nav bijis. Man bērni vienmēr ir kāpuši, un tad ir omam, ka sirds klauvis tur. mm, Saku, bet es zinu, ka viņš var ļauj viņam vienkārši letīt go, un tad viņiem atkal bija tādi mm, izaicinājumi pie omēm būt, jo omēm ir mhm, super protektīvi, tā kā ne tur, mhm, nekāp tur, un viņam ir tāds, ko es vispār varu darīt? mm, Man vairāk bija par to, kad no tās, kad es bērnībā nevarēju runāt, kad es biju bērns, un tagad es esmu pieaugušais, tagad es te valdīšu, skaldīšu, un pilnīgi tā, ka neieklausoties bērnā, kāpēc man tas jādara? Tāpēc, kad es tā pateicu, un viss. Es mm. esmu mamma, un es tā pateicu. Um, vai es tālu ar to tiku? Nē, nē. Atsitos ļoti, ļoti ātri. Bet, jā, es man liekas, nu, es diezgan ātri tādā ziņā, kad es nestāstīju to slikto bērniem, arī pat ko tu minēji par to ēšanu. Ne, varbūt Mm, kaut ko nevar vienkārši nestāstīt to loģiski, mm, bet nebija uzsvars uz to. Bet es pati mācījos daudz, jo kad mēs augām, kas mēs zinājām, kas ir karbohidrāti, kad mēs zinājām, kas ir olbaltumvielas, kas ir, nu, tā kā taukus mēs zinājām, vot tos mēs toši visi zinājām, vai ne? Bet pārējos mēs tā kā nepārzinājām, un, pieņemsim, 10 gados man bērns ļoti desmitgadīgais, viņš tieši tajā mirklī, viņš saslima diabētu, un man bija tāds, ka, wow, redz kāds, nu, tā kā, neuzspiežot, vienkārši mājās brīvi par to runājot. Te ir karbohidrāti, te ir olbaltumviela. 10 gados, kad viņam bija tātad diabēts sākās, viņam bija, nu, viņu mācīja, viņam ir jāzina, kas ir karbohidrāti. Kā ir mhm. karbohidrāti latviski? Ogļhidrāti. Ogļhidrāti. Viņam ir jāzina, kas ir ogļhidrāti un kas ir olbaltumi. Olbaltumvielas viņam nav jāskaita, bet viņam ir jāskaita ogļhidrāti. Un nevis viņam jāskaita cukurs, bet visi ogļhidrāti. Mhm, Un viņam tādā ziņā šis bija ļoti viegli un aizgāja. Un tā māsīņa bija tā kā, wow, kas tev, nu, tā kā ietaupīja vismaz pusgada tādu pierašanu, vispār saprašanu, kas ir kas.
Jo mēs par to tā kā runājām mājās, un nevis caur to prizmu, kas ir slikts vai labs. Nē, nu tā, Mm, tas jau nāca no skolas. Nu, ko ir veselīgi ēst? Es saku, neko nav veselīgi ēst lielā daudzumā. Nu, tā kā, ja tu ēdīsi tikai mm, dārzeņus, nu, tas arī nebūs jā. veselīgi. Vajag sabalansēti un Mm, paziņā. Bet atgriežoties pie identitātes tēmas, bet šodien īstenībā nav pat viņa tālu projām, jo šis arī ir viens no aspektiem, vai ne, kad es esmu mm, veselīga. Un, mm, un tad viss, kas nav ķipa veselīgs, ir kaitīgs un ir bailes vispār ēst. Un, mm, ja tu nonāc tādā situācijā, visticamāk, nu, kaut, nezinu, kaut kāda kūka, ja tur, ak, Dievs, tur kaut Dievs, kas tur ir iekšā, vai ne? Un tev sanāk viņu apēst, nu, tā kā tu, nezinu, tu tā kā indi būtu iedzērs šādam cilvēkam ar šādu identitāti, vai ne? mm. Nu, jā, nu, pirmkārt, droši vien, kad neēstu, un ja arī apēstu, tad, nu, atkarīgs no tā, cik ļoti, nekad jau nevar zināt, kā tā tava sistēma noreaģē, ja, bet, nu, tur caure ir garantēta, ja, vai, nu, tas ir tīri fizioloģiski, jo vienkārši nav ķermenis pārstrādājis traknu, un tāpēc uzreiz aiziet tur viss čau. Vai arī psiholoģiski vienkārši ir tāda pretestība pret to ēdienu, bet taču ir pieklājīgi un ir jāpēd, ka vienkārši nu, no tā arī paņem un izskrien cauri un prom un ārā. Ja? Jo nu, tur jau ir tā lieta, ka cilvēkiem baigi patīk nodalīt to, kas ir ar prātu un kas ir ar ķermeni. Un nu, mēs baigi bieži aizmirstam to, ka īstenībā tas ir tā kā saistīts. Un arī tās domas reizēm ir saistītas, un reizēm tas ir ar psiholoģiju saistīts, un reizēm tas ir tikai ar fizioloģiju, un reizēm tie ir abi divi. Un, Man nāk prātā arī tie, kas saka, ka es nevaru iest dārzeņus. mm, Nu, tie ar to neveselīgu identitāti, kad, ak, Dievs, dārziņš, ak, Dievs, augļus, kas, un tur jau sāk, jau mm. sāk reaģēt viss ķermenis tikai Jā, tāpēc, jā, ka vienkārši tu jau mums ieraugi es nezinu, burkānu, ja, un tev jau paliek slikti, tāpēc, ka Dievs, tas ir dārzens. Kas tad tādu sēd? Tā kā, jā. Nu, diezgan crazy, jā. Bet, Bet ir kaut kādas identitātes, kas mums palīdz. Ir taču visticamāk, ka arī ir tādas, kas mums palīdz. Mēs tagad nu, aizrunājāmies par protams, tādu, kas ļoti traucē. Tad noteikti ir nu, jā, tādas, kas tā kā tās palīdz. ļoti traucē, bet, nu, protams, ja tu, teiksim, ja tu uzskati, es esmu, es esmu tā, kas ir starp uzvarētājiem. Es esmu veiksmīga, vai vismaz man vienmēr veicās. Jā, protams, ka tas tev palīdz. Ja tava identitāte ir es sev ticu, kā tas tev var nepalīdzēt? Un, nu, es ļoti daudz strādāju ar identitāti, ja, un tieši ar identitātes maiņu, un parasti cilvēkiem ir baigā pretestība pret to, kad, oh my God, kā identitātes maiņa, tas vispār nomaina mani visu, ja, un kas tad vispār no manis paliek pāri. Un, nu, nē, nu, sesijās mēs mainām identitātes daļas. Un ļoti interesanti, kā ir, teiksim, nu, tās situācijas ir miljonas, kurās šis tiek izmantots, jā. Bet, piemēram, man bija kliente, kurā ir attiecībās, un viņa vienkārši, kad viņa sanāk strīdus situācija ar savu otru pusi, viņa nevar noreaģēt tā kā sieviete. Viņa uzvedās tā kā maza meitenīte. Un, nu, kā viņi nevar pateikt, ko viņi domā, nevar normāli nobeigt to strīdu, un, nu, tā kā, nu, tas strīds ir vienkārši pavēlti, ja, jo strīdi ir labi, bet, nu, tur ir jāspēj komunicēt, lai viņš beigtos kaut kā jēgpilni. Un, mēs paskatījāmies to, kā viņi jutās šīs te sesijas, nu, nevis sesijas, bet strīda laikā, kā viņi jūtās. Un viņa tur jūtās, nu, pilnīgi tā kā maza meitenīte, nu, tur bezpalīdzīga, kas nevar neko pateikt un parunāt. Un mēs vienkārši, jā, mēs nomainījām šo te identitātes daļu, kas strīdos jūtās tā kā maza nevarīga meitenīte,
nomainījām pret pieaugus normālu sieviete. Nu, ļoti brīnišķīgi. Pēc 10 gadiem dzīvošanas attiecībās viņa tagad ir sadarinājusies. Nu, ne jau tikai šī iemesla vienas sesijas dēļ viņa pēc divām dienām sadarinājās, nē. Bet vienalga, nu, tas, kad cilvēks spēja risināt konfliktu, spēja komunicēt ar otru, tas var izmainīt ļoti daudz. Un ir, nu, principā katrā situācijā mēs jau reaģējam no tā, kā mēs jūtamies, kāda ir mana identitāte šajā situācijā. Kā es jūtos tad, kad es ieslēdzu Zoom un runāju ar tevi. Es varbūt jūtos ļoti brīvi, bet varbūt tad, kad es ieslēdzu viena pati Zoom un ierakstu, es jūtos pilnīgi, oh my God, es nezinu, ko es teikšu. Arī iespējams, ja, un tās ir katrā brīdī tiešām mums ir šī te identitāte, un tad vienkārši mums ir jāsaprot, nu, vai viņa mums palīdzē, viņa mums traucē, un tā kā neiekrampēties tajā identitātē. Nu, es, teiksim, pastāstīšu arī par to savu identitātes krīzi pēdējo, kas bija kafijas nedzeršana, ja. Jo, principā, identitātes krīzes, nu, viņas mums nāk līdzi, ja mēs esam mazie bumbulīši, čabulīši, 3-gadnieki, 5-gadnieki, 6-gadnieki. Tad mēs paliekam 7, 8, mums jau tā kā mēs jau sākam tālāk atdalīties no tiem vecākiem, ja. Tad mēs pēkšņi esam tīneidžeri. Nu, kā, nu, kurā tur puikām un meitenēm, kurā vecumā tur tas ir, ja, bet mums ir cita identitāte. Mūs jau sauc savādāk. Daudziem tīneidžeriem īstenībā besī, ka viņš sauc par tīņiem, tāpēc, ka tiem vecākiem jau nāk kaut kādas ekspektācijas līdz tai jaunajai identitātei, tas tīns. Pēc tam, nu, tagad pabeidz 18, 19 gados, pabeidz skolu, tev ir jauna identitāte. Tu esi tagad pieaugušais, tu tagad ej savā dzīvē. Kāds tev pieaugušais? Tev prātā vispār nekāds pieaugušais nav pārsvarā, ja? Bet tu esi tagad pieaugušais un tu esi tagad atbildīgs par to un šito. Nu, tad tu paņem un aprecies, un tad tu kļūsti par sievu vai par vīru. Tur atkal kaut kādas vispār citas ekspektācijas ir šiem identitātēm, ja? Nu, tad, oh my God, es kļūstu par māti freaking vienas nakts laikā, ko tas vispār nozīmē, ja? Un nakts laikā, tāpēc, kad man pirmā dzemdības bija tur cauri naktī, tāpēc man laikam tā nakts tur izspruka ārā. Un jā, nu, principā vienā mirklī tu kļūsti par māti, un varbūt, ka tu zini, ko tas nozīmē, bet varbūt, ka tu vispār nezini, ko tas nozīmē. Un tad tev tie bērni sāk augt. Un tad, nu, tu bļāviens esi pēkšņi pusauģa māte, un tas ir normāli, ka tavs bērns ar tevi vispār nerunā nedēļu. Un es nezinu, vai tieši otrādāk jūs skatāties tur šausmenes kopā, piemēram, ja? Tik ļoti daudz tās lomas mainās, kurām jau tev arī ir kaut kādas ekspektācijas un jāmainās līdzi. Ka jā, tā kā mēs iesprūstam kaut kādā tajā vienā identitātē, mēs sev daram pāri un arī tiem apkārtējiem. Ja tu esi pusauģu mamma, kas ir iestrēgusi zīdaiņa mammas identitātē, ja, ļoti pieķērusies, jo tev ļoti patīk tas, cik jauks tur bumbulīts tev visu laiku tur virsū, bla, bla, bla. Tu esi pilnīgi absolūti nelaimīga kā pusauģa mamma. Tāpēc, ka... Beidz, jo ir sākuši runāt pretī, ja? Viņi runā pretī. Viņi negrib apskauties. Un tur vēl nezinu, ko negrib. Un tev negrib, liekas, lai viņiem nomaina kaut ko, ja? Samīļo. Pamperišķi kopā gulēt arī vairs negrib. Un jā, un tev trakākais ir tas, ka, nu, tev liekas, ka tu esi slikta māte. Bet īstenībā tu vienkārši neesi pārkāpus tam posmam no mazulīšu mammas uz pusauģu mammu. Un ja tev ģimenē ir 7 bērni un tev ir tikko piedzimis un 20 gadnieks, tad ar katru to bērnu tu bezmaz vai esi citā mammas identitātē. Nu, tas ir, jā, un, teiksim, arī tie zemapziņas bloki, nu, tie arī ir daļa no tavas identitātes. Un ko tu ar to dari? Nu, piemēram, man nāk smiekli par manu tēvu, kurš
ap 50 gadiem. Nu, viņam bija diezgan liels uzņēmums, un viņš pateica, uz mana galda datora nebūs nekad. Tu drīzāk šņabļu pudeli redzēsi visu caur dienu uz manu galdu, nekā tu datoru tur redzēsi. Nu, Cik ilgi? Cik ilgi? Cikos? pēc 7 gadiem viņš sēdēja pie datora, taisīja Excel tabulas un Zoomā sazvanījās ar klientiem. Jā, tā kā. Nu, šis ir Tas par to, ir ka tu tas. vari palikt savā identitātē, un tad vai nu tevi nenormāli sitīs, spiedīs, lauzīs, un viss kritīs un bruks, vai nu tu kaut kādā Jā, vienā momentā tomēr pasaki, ok, es mainos, es jā. daru kaut ko citu. Eju līdzi laikam, nevis, es nezinu, sēžu un uzroku savu 50 hektāru lauku ar lāpstu, ja, bet nu, labi, nu, es Iegādājos nopērku traktoru. kaut ko. Nu, jā, nu, ja nu vismaz zirgu, tad, nu. Tagad tas jau Bet ir jā, noiet. nu, Tas ir jau, jā. Vai, nu labi, tas būtu tāds mazāks stretchings, jā. Tolis augš. Ok. Mēs Un, sākam teiksim, runāt par, jā, nu labi. Nu, vienkārši, nu, tas jau ir tad, nu, tā kā mēs runājam par šo te ķermeni un šo te pieredzi, bet mums jau vēl identitātes velkās līdzi neatrisinātās kaut kādas daļas arī no iepriekšējām dzīvēm. Ok, skaties, es jūtu, ka tad, nu, mēs te vispār ejam tādā tā kā vārdu spēlē, jo, nu, pirmais, ko es tā kā sadzirdēju, ka mēs varam izmantot dažādas tehnikas. Piemēram, tas pirmais, kur tu teici, sieviete maziņa, ja, tas Jā. būtu, mēs viņu varam dziedināt kā iekšējo bērnu vai nomainīt identitāti. Un šitas ir tas, kas parāda, ka, nu, neviena metode nav sliktāka par otru, vienkārši sajust, saprast, kas tevi vairāk uzrunā, vai kurš speciālists, un ļauties tam procesam. Tas par to. Jā, es gribu, pirms mēs ejam šitā, es gribu pieminēt to, ka, nu, pirmkārt, aizmirsti to, ka tu pateiksi, tagad aizies pie speciālista un pateiksi, es gribu nomainīt identitāti, vai es gribu, lai tu izdziedē to mazo bērnu man tajā situācijā. Nu, tā tas nenotiek, ja? Tu Tu nezini, vienkārši. principā, ko tev vajag. Jā, nu tieši tā, nu tu nezini, tāpēc, ka tu ar to nestrādā dienu no dienas, un reizēm vajag izmantot vienu tehniku, reizēm vajag izmantot citu tehniku, bet galvenais ir neiekrist tajā, kad ir tik daudz identitātes, ir tik daudz identitātes daļas, ir identitātes situācijās, oh my god, man tagad visas manas identitātes jāmaina. Nē, tev nav jāmaina visas tavas identitātes. Tev ir jāpievērš uzmanība. Tad, kad tu jūti, ka kaut kādās situācijās tu uzvedies neadekvāti, tu jūti, piemēram, ja strīdu laikā tu nevari sevi pamatot ne ar savu mīļoto partneri, ne ar bērniem, teiksim, arī strīdos, ja tu nevari pamatot, tu uzreiz ej tur uz biedēšanu vai kaut ko tam līdzīgi. Ne tu darbā vari kaut kā pamatot savu viedokli, ja tu meklē citus, kas tavā vietā izskaidros. Nu, tādā gadījumā, nu, tur kaut kas ir šajā situācijā, ka tu pastāvi par savu viedokli, teiksim, jā. Un tev nav jāiet visām kaut kā, tas ir neiespējami iziet cauri visām tavām identitātēm un visas viņas nomainīt. Tu vienkārši ej tur, tu strādā ar to, kur tev ir kaut kāds diskomforts, kur tev ir, ka tu jūti, ka tu netiec tālāk, ka tu esi iestrēgusi. Nu, tas ir tiešām, nu, tas nav tāds, ka tu aizej uz sesiju un pasaki, čau, es gribu izmainīt savu identitāti. Nē, tas vispār nebija par to. Vienkārši, kad jā, tas bija vairāk par to, ka mēs dažādos veidos, bet jā, uz sesiju es arī neeju pateikt, ko man vajag izmainīt un ko man vajag atlaist. Es uz sesiju eju ar to sajūtu, kas man šobrīd ir aktuāla. Šobrīd es jūtu šito un šito un šito, kā tu
kā tu vēršoties pie tevīm, es prasu, kā tu kā speciālists redzi, ko mums darīt, kā labāk kur iet kādā virzienā un to ar saviem, kā speciālists ar saviem jautājumiem izjautās, lai tev pilnāka bilde ir. Un tāpat tu pie manīm vērsies ar to, ka man ir šī tāda sajūta. Un es nezinu, kāpēc un ko man viņu vispār iesākt. Tas ir tas, kā mēs strādājam. Tā ir tā sajūta, kas šobrīd ir aktuāla. Es tur nejūtos nekādīgi, vai nejūtos vērtība, vai man ir bail šito, vai man ir aktuāls kaut kāds cits jautājums. Es esmu iestrēgusi. Es tā vairs negribu, es nezinu, kā es gribu, bet es šitā vairāk negribu. Arī tā ir sajūta. Un jā, tā kā ar to visu. Tad tu pieminēji to tā kā iepriekšējo dzīvju identitātes. Tas būtu tas pats, ko es saucu dvēseles pieredze? Nu jā, tāpēc, ka tas vienkārši vārdu spēle, kā mēs katrs nodefinējam to. Jā, tieši tā, tāpēc, ka, tu jau arī biji identitāte tur, un ja tu neesi atrisinājis kaut kādu situāciju tur, tas var arī izspēlēties kaut kādos veidos šeit, Ja, teiksim, es esmu bijusi, es nezinu, karaliene un izrīkojusi visus, un visi ir darījuši tā, kā es esmu pateikusi, tad iespējams, kad man ir tā, ka man vienkārši besi ārā, ka man tie bērni... dzīvē tā nav. Bērni man neklausa uz pirmo, kā es pasaku, viņi no manis kaut ko sagaida, mani nekur nesagaida ar sarkano paklāju izritinātu, es vispār nesaprotu, kas notiek. Redz, tur neatrisināta pieredze, kas nav noslēgta. Jā. Tātad mēs varam mainīt tās identitātes, kas mums nepatīk. Mēs varam iegūt tās identitātes, kuras mēs gribam. Jā. Tas ir tas, kā es strādāju. Ar to īstenībā iet tik grūti cilvēkiem, kas atnāk, teiksim, es runāju par tiem klientiem, kas nāk pie manis, jā. 99% pie manis nāk tad, kad ir tik slikti, ka vairāk tālāk nevar un kad, bļāviens kaut ko vajag mainīt. Un 1% ir tāds, kurš atnāk un saka, devai, es gribu, ir ok, bet es gribu, lai man ir labi un lai man ir labāk. Un tas reizēm cilvēkiem lauž smadzeni, kad pasaka, ka īstenībā, jā, tu vari nākt strādāt ne tikai tāpēc, ka tev ir slikti, bet tāpēc, ka tu vari justies vēl labāk nekā arī tad, ja tev ir normāli. Un, piemēram, ar visādiem tur ienākumu griestiem, ar to pašu kaut kādu tur pašapziņu un tam līdzīgi, jā, mēs strādājam tā, kad mēs nomainam šo te identitāti pret tādu, kādu tu gribi būt. Un ir baigā starpība, vai tu esi restorāna īpašniece vai 5 restorāna īpašniece. Un tur tiešām ir, piemēram, ja, tur ir 1. restorāns, viss kārtībā, atver 2. restorānu, viss kārtībā, atver 3. viss kārtībā, atver 4. viss easy. Taisīšu vaļā 5. bloks, bremzē, nevaru, bail, nesaprotu. Kas notika? Nekas nenotika. Tu vienkārši pret saviem identitātes griestiem atsities. Jo 1 restorāns ir viena atbildība, 4 ir viena atbildība, 5 ir pavisam cita atbildība. Un tas jau varbūt prasa kaut kādu savādāku identitāti, savādāku izturēšanos, vēl tur lielāka atbildība, blā, 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 blā. Un, jā, tad mēs vienkārši nomainām šo te, teiksim, tavu identitāti kā uzņēmēja, ja, mēs nomainām pret tādu, kādu tu esi tagad, un kādu tu vēlies būt, un tas kļūst par daļu no tevis. Un tu, tā kā sanāk, bez tādas baigās piepūles, tu sāc pamazām uzvesties, tā kā tā versija. Tas, protams, tas nav tāds, no rīta pamodos, oh my god, vingroju, meditēju,
viss man saplānots jau. Nē, tas notiek pakāpeniski, un tev tas ir jādara. Bet tev ir iekšā šis te potenciāls. Mhm. Tad, jā, identitāte var būt par labu.